Labdien! Mani sauc Uldis Amerikas, Sēla Flora valdes priekšsēdētājs. Un es vēlētos paust savu viedokli par situāciju, kas skar gan uzņēmumu, gan visu valsti, un tie ir šie mērķi, ko ir uzstādījusi Eiropas Savienība. Mērķi, kas skar klimatu, kas skar ilgtspējas jautājumus, kas ir aktuāli tagad jebkuram uzņēmumam. Un, pirmkārt, ko dara tad Laflora, lai valsti atbalstītu šo mērķu izpildē no vienas puses, un otras puses, lai mēs varētu saglabāt savu ražošanu, savu kudras ieguvi, savu eksportu, kas ir ļoti nozīmīgs gan valstī, gan mūsu nodarbinātiem cilvēkiem, gan arī novadām, vietējai kopienai. Savu stratēģiju līdz pat 2050. gadam, kā mēs strādāsim, saglabājot esošo darbību, kas ir kudras ieguve, pārstrāde, kudras produktu ražošana, un tai pašā laikā paralēli attīstīt uz savas zemes cita veida uzņēmēju darbību ar mērķi arī sekmēt šo klimata mērķu izpildi. Uzskatām, ka ir jāveic šie kompensējošie pasākumi, jo no vienas puses, ja mēs kaut kādu kaitējumu nodarām, tad no otras puses mēs kompensējam. Tas būtu pirmais punkts. Otrais punkts būtu par to, ka mēs veicam pētījumus, jo mēs ļoti labi saprotam, ka tikai zinātne var dot to padomu, kādā veidā mēs varam uzlabot šo situāciju un tos mērķu izpildu palīdzēt. Un trešais punkts ir jānosēžās pie galda visām ieinteresētajām pusēm, lai mēs viens otru neapkarotu, kā zaļās organizācijas to dara reizēm, ka kūdra ir vienkārši jāizliedz un viss. Ieņem destruktīvu pozīciju, tikai virzienā uz kūdras iegūs pārtraukšanu kā tādu, publiskajā telpā un savās nostādnēs sagrozot faktus, sagrozot datus, interpretējot tikai vienpusēji, un pats galvenais nenotiek šī saruna, atklātā saruna, kādā veidā mēs varētu kopā strādāt un gan no vienas puses izpildīt šos mērķus un iet šajā zaļajā virzienā, un no otras puses saglabāt ražošanu, saglabāt darba vietas, nodrošināt cilvēkiem labklājību un uzlabot šo ekonomisko situāciju Latvijā.